Barbecue chicken strips. Mērķis ir noteikti laimīga. Nu, daudz laimes. Čau visiem! Nu, esmu ieradies uz kārtējo izaicinājumu no Piegalda un Santa Marijas. Un šoreiz mans telefons man jau ir rokās un veram vaļā TikTok. Barbecue chicken strips. Jā. Jā, majonēze. Tā majonēze man, nebūs. Majonēze noteikti nebūs. Par panējumu šādu tipu panējumu es neesmu mēģinājis, bet es domāju, ka mums ir ļoti labs sastāvdaļas, lai mēs pamēģinātu šādu panējumu. Krāsnī cepts, ok. Jā, kas man nepatīk marinēšanas tehnikā, tur mēs noteikti varam izpausties un uztaisīt foršāku. Man ar savu mazo aci jāatrod ir kaut kas šai receptei. Pirmā lieta, ko es redzu, noteikti ir crispy chicken garšviela dipmērcīte chili lime taco. Šis mums būs ļoti labs. Mums nav Kellogg's, bet mums ir kukurūzas tortillas čipsi, apelsīns. Apelsīnus mēs varētu paņemt. Nu ko? Dodamies! Pirmais, ko mēs šajā receptē darīsim, viennozīmīgi iemarinēsim vistu, tāpēc, kad vistai ir nepieciešams laiks. Bļodiņā mums ir grieķu jogurts. Grieķu jogurts ir mums kas? Skāba vide. Skāba vide noārda proteīnu. Proteīnam noārdoties, vista paliek sulīga, maiga, garšīga. Sāksim mēs ar to, kad jogurtam Tā, sāksim mēs ar to, ka mēs attaisam jalapeņo un sulu pielējam jogurtam. Ņemam mūsu vistas, lai tās vistas pagatavotos ātri un vienmērīgi. Mēs viņas sagriezīsim smalkāk, tad viņas mums ātrāk pagatavosies un ātrāk arī iemarinēsies. Cornflakes pārslas tika ievietotas plasmasas maisiņā. Mēs jau ikdienā uzņemam ļoti daudz plasmasas sevī, tādēļ mēs izmantosim tehniku ar katliņu. Tas būs, protams, mazliet sarežģītāk, tas būs mazliet ilgāk, bet rezultāts būs labāks un mēs neuzņemsim sevī plasmasu. Un šitā saspiežam. Pievienosim mūsu crispy chicken garšvielu. Manā priekšā ir krējums, un šo krējumu mēs tūlīt pārvērtīsim par brīnišķīgu dipmērci. Sataisīsim ķiplotiņu pavisam smalku. Par cik mūsu medus glazūrā būs arī apelsīnu sula un čili pipari, man gribās tai dipmērcei pievienot arī kaut ko eksotiskāku. Šoreiz tas būs mazliet ingvers. Manā rokā ir uzradusies kinze. Es nemāku runāt joprojām. Kas jāatcerās, ja ķiploks un ingvers bija sakapāts smalki, tad arī zaļumus vajadzētu sakapāt smalki. Ņemsim mūsu chili and lime taco garšvielu. Dipmērci mēs vēl nemaisīsim kopā, lai neatsulojās zaļumi. Nākamais sagatavosim mūsu barbecue glazūru. Saldi skābīta, citrusīga un pikanta. Notecinam, liekam iekšā, apberam no augšas. Mūsu vistas ir gatavs doties krāsnī, cepsim mēs viņas 190 grādos apmēram 15 minūtes. Paskatīsimies, vai ir gatavs, ja nē, tad vēl 5 minūtes pilksim klāt. Un pašās beigās mēs viņas glazēsim ar mūsu improvizēto barbecue mērci, kas sastāv no apelsīnu sulas, medus un čili. Kamēr vista mums cepās, sajauksim kopā mūsu dipmērci. Mērci ir noteikti laimīga. Nu, daudz laimes. Jā, mūsu kraukšķīgās vistiņas izskatās gatavas. Tā, te ir mūsu asais medus. Garšīgi. Es domāju, ka mums ir izdevies. Recepti ir galā. Es domāju, ka recepti ir izdevusies. Kas man pašam ļoti patika, bija panējums no čili čipšiem. Un mērcīt arī mums ir garšīgi, tā kā, lai labi garšo arī jums.